Čau, atvaino, ka iepriekš neatzināju. Es gribēju tev pateikt, ka šodien būšu vēlu. Es zinu, ka mums bija paredzēts vakarā nosvinēt, bet nē, piedod. Čau. Es mammai neteicu, kur un kāpēc es braucu. Tas viņai liek uztraukties, un tas nevienam nav vajadzīgs. Vienmēr es šķitas, ka vientulīgie koki zina vairāk kā jebkurš no mums cilvēkiem. Te mūžīgi stāv vieni paši un ir spiesti tikai novērot sev apkārt notiekošo. Kad abiem vēl bija mātes piens uz lūpām, mēs caurām dienām spēlējāmies, skriedam ap to ozolu. Man šķiet, katru vasaru mēs to vien darījām, kā spēlējām ķerenes vai paslēpes šajā pļavā. Un ozols tur vienmēr bija. Tas zina mūsu abu dziļākos bērnības noslēpumus. Zina reizes, kad melojām vecākiem, kad grēkojām, kad dzegām konfekts no vecmāmas bļodas. Konfekts, kas bija paredzēts tikai īpašiem brīžiem. Velta vienmēr bija tā drosmīgā starp mums abiem. Vienmēr zināja nepieciešamo, lai gūtu paudu konkrētā brīdī. Parasti tie bija saldumi, tie ar zeltītajām etiķetēm. Jākab, sen neredzēts. Velta. Beidz ķēmoties. Kāpēc tev satiek tieši šodien? Tu izskaties drusku pārbījies. Tev ir tieši tāds pats maids, kā atceros. Nu beidz. Tu zini, ka tā tas nestrādā. Pastaigāsimies? Tev ir tik daudz, ko man stāstīt. Velta, kā tu jūties? Ai, par sevi es negribu runāt. Runāsim labāk par tevi. Es redzu, ka tu iemācījies braukt. Vai tu bieži braukājies? Īsti nav sanācis. Daudz jāstrādā, daudz jāmācās. Šodien bija pēdējā skolas diena. Likās, ka jutīšos kaut cik savādāk, bet ne. Beigās nolēmu atbraukt šeit un pakavēties atmiņas. Šeit gan izskatās tāpat kā vienmēr. Tas ir ļoti nomierinoši. Tur ārā skaļajā pasaulē neko šādu neatrast. Braucot šurp, es to vien domāju par tevi un par mūsu ozolu. Pavadītā laika ar tevi bija viena no maniem laimīgākajiem dzīves brīžiem. Kā ir tava ģimenei? Vai tu joprojām esi vienīgais bērns? Nē, un tagad ir 2 jaunāki brāļi. Teodors un Aleksandrs. Aleksandrs tikko sāk iet bērndārzā. Tev vajadzētu viņu redzēt. Mēs izskatāmies tik līdzīgi. Vai viņam arī mīļākā nodarbe ir ņemt saldumus? Tas laikam mūsu asinīs. Mamma saka, ka, protams, tā nav tā labākā nodarbe, bet, ko padarīs? Jā. Mamma es galīgi nevainotu. Bet kā ir tavam tētim? Jākab, tev mašīnā nav kaut kas garšīgs. Šausmīgi gribās ēst. Es esmu tā izbidējusies. Varbūt tev ir gotiņas?
beidz! Ko tu dari? Ja tu tā darīsi, viss beigsies. Par ko tu runā? Nekas no šī nav īsts. Pietiks baidīties. Beidz taču skopoties. Es gribu konfekti. Paskatīšos. Varbūt kāds mašīnā ir. Valta? Jēkab, es gribu ēst. Tu teici, ka tu zini, uz kuru pusi jāiet. Beidz ķēmoties. Un neuztraucies. Mēs ejam uz pareizo pusi. Puķi? Esmu piekus. Kādu? Labi. Pakrīs. Labi. Valta? Valta? Iesim? Man šeit nekad nepaliek garlaicīgi. Es dažreiz uzrābjos ozola zaros un aizveru acis. Man kaut kā liekas, ka ar cietu acīm visu dabas esamību var just 100 reizes spēcīgāk. Jūti? Laikam labs konfekts izvēlējos. Jā. Nu, man vienīgi bail, ka tajā maisiņā vienā brīdī būs pēdējā konfekta palikusi, un tad es nezināšu, ko iesākt. Nu, tas vēl nav noticis, tāpēc nav par ko satraukties. Man ļoti gribētos ar tevi aizbraukt uz Ventas rumbu. Man patīk skatīties, kā tur dzīves laikā augšā, lejā, tajā ūdenskritumā. Viņam nav nekāds mērķis, bet tās ir laimīgas. Vismaz es tā domāju. Jākab, kā tev šķiet? Ja zivīm arī būtu pieeja dzērieniem un saldumiem, vai tās joprojām izvēlētos beznozīmīgi lēkāt Ventas rumbā? Vai arī tās sēdēt šeit, zālītē, dzerot un cenšoties apturēt laiku, cik vien tas iespējams, lai tikai nebūtu jāatgriežas pie ikdienas pienākumiem? Tam nav vajadzība apturēt laiku velti. Tās jūtas labi savos ūdiņos. Turklāt zivīm nav piekvēpināts prāts ar kaut kādām atmiņām. Atmiņām, kuras nevar mainīt vai piedzīvot otrais. Nu jā, bet tu neesi zivtiņa, Jākab. Tev dzīvē daudz vairāk ko darīt, kā tikai peldēties ūdeņos un meklēt barību. Mums vispār jāsāk domāt par iešanu. Ilgi tu te vairs nevari palikt. Vispirms izmetam papīrīšus.
Man interesē, vai tur joprojām ir slatu. Jā, re, kur ir? Tur ir tik daudz. Kā mēs vispār tik daudz konfekts varējām apēst? Man tagad ļoti gribās izskaitīt, cik tur ir. Noslēpjam pirms vecāki atnāk. Bez mūle, tu netieši rokas. Tev arī stūbeli. Jēkab, es tev vēl kaut ko gribu iedot pirms tu dodies. Pavedi man līdz mašīnai. Klausies, Jēkab, man tev ir lūgums. Pēc šīs dienas lūdzu vairs nekad šeit neatgriezies. Man bija ļoti jauki ar tevi pabūt, bet mēs abi zinām, ka tu te nevari palikt. Un es negribu, ka tu te vairs nāc, jo tas mani skumdina. Tev jāturpina dzīvot bez manis, un tev jāļauj man nogrimt pagātnē, pat ja tev tas šķiet nepareizi. Patur mani atmiņā, taču lūdzu vairs nenogrimst manās acīs. Šodien epizodē. Nu, lai tev paliek piemiņā. Un atceries, par ko mēs runājām šodien. Tu neesi zivtiņa, un tev daudz darāmā.